Bet tepat, pa Gauju uz augšu, Valmierā, pilsētniekus un pilsētas viesus jau vairāk kā 80 gadus priecē kāda kvalitatīva kultūras iestāde. Valmieras cilvēks iedzīvotājs zina, ka mums ir savs teātris, un ar to viņi zinām mērā lepojās. Un tas jau savstarpēji sasaucās. Un ja teātris, teiksim, tie, kas strādā teātrī, jūt, ka mēs esam it kā vajadzīgi Valmierā, tad tā savstarpējā, kā saka, apaugļošanās sāk darboties un beigās pa laikam iznāk arī kaut kas labs. Aktieri un režisori uzsver Valmieras teātra trupas savstarpējo draudzīgumu un ģimeniskumu. Valmierā tā arī runā, un es arī pati jūtu, ka ir ļoti laba atmosfēra. Mēs daudz izrādes spēlējam tūplānās, mazajās zālēm, un arī tagad esam sākuši spēlēt uz lielās skatuves kopā ar skatītājiem, sēdinot viņus arī turpat. Un līdz ar to ir iespēja gan paildzināt izrādes mūžu, gan izvēlēties materiālu, kas, teiksim, ir tāds varbūt augstvērtīgāks. Un skatītāji ir pieraduši pie tā, ka teātris nevis izklaidē, bet tā kā rosina domāt. Valmieras teātris izveidojies ne tikai par Vidzemes reģiona kultūras centru, bet arī atzīts par vienu no Latvijas labākajiem teātriem. Vidēji skatītāju vecums ir no 30 līdz 50, kas ir tāds ļoti labs, man liekas, ļoti patīkams skaitlis. Arvien vairāk cilvēku, 20% brauc no Rīgas, un tas ir tāds pēdējo 5 gadu panākums, kas man liekas ļoti iedvesmojošs. Es nevarēju, es visu ceļu naudā. Nu, jādzer taču kafiju!